mācamies piedot vēl ar vienu. Vārdi ir tikai vējš, te pie aizvērts tecēs, vārdos melnais kļūst balts, un rūpes paliek salds. Varat būt mierīgs, es daru visu, lai aizstāvētu savu klientu intereses. Jums arī priecīgi nosvinēt. Atā. Kādu kāds vasalnieks klausās? Kārli, tētis tevi lūdza. Viņš teica, ka viņš ir ļoti noilgojies. Kas noilgojies? Tēvs? Pasveicinu viņu. Kad varēšu atbraukšu. Atā. Es nesapratu, viņš tik vienaldzīgi pateica, ka atbrauks tad, kad varēs. Tas nozīmē, ka viņš būs drīz klāt. Klausies, varbūt tomēr labāk parādīt ārstam, ko. Nu jā, lai pēc tam viņš visu pasaka policijai. Nē, taču es teicu, ka tas ir Mārtas vīrs, viņš neko neteiks. Te vēl komplikācijas sāksies. Viss kārtībā. Nesāp? Nē. Varbūt kāda analgīna, ko? Varbūt citronu un šokolādes gabaliņu. Maza konjeciņa. Bet viss ir kārtībā. Vasalnieks. Varbūt mēs varētu satikties rīt. Es pat labāk esmu ļoti aizņemts. Jā, labi, cienīties. Es jums pārzinīšu. Jā, paldies. Paldies. Pie Daiņa bija šodien, kā viņam ir? Bet viņš taču jau ir izrakstījies. Kā izrakstījies? Tā, pirms kādas stundas redzēju, aizgāja ar sievu. Kāpēc viņš pat neatvadīja? Jā, Margarita. Jā. Pagaid, kurš, kas ir noticis? Margarita, es neko nesaprotu. Runā mierīgi. Kas ir? Suns? Bet tad jau tev jāved uz veterināro. Nē, es tā kā vairāk cilvēkus. Paga, nekliedz. Es tev palīdzēšu, protams. Protams, ka palīdzēšu. Gaidi, jā, labi. Tūlīt braukšu. Suns. Kas tur vispār jāņem līdzi? Nokavēju. Sēdēt tādā... Labi, nevajag melot. Es zinu, tavu ielu saremontēju. Kur Margarita? Margarita zvanīja un teica, ka nebūs. Esot slima. Slīma? Tu ko, kas viņai? Es nezinu, teica, ka mums tikai jāpārskat vēlreiz scenārijs. Pārbaudīsim. Nu, salīgi ar Jānu. Nē. Ja jūs staigājat pa istabām, jūs vispār nesarunājaties? Kādam istabām viņš aizgāja no mājām, viņa nav. Uz kurieni? It kā viesnīcā padzīvošat. Uz viesnīcu. Aiziet, kad grib, nāk, kad grib, dzīvo, ar ko grib, Marta, tas ir pilns komforts. Tu domā? Nu, bet ko tad tu domā? Es nevaru saprast, kāpēc tu radi viņam tādus apstākļus, lai viņš turpinātu tevi krāpt. Tev ir jābūt noteicējai par šo lietu, Marta. Stulbes esmu, es par to nemaz nepadomāju. Ai, nu viņš vispār nav viesnīcā. Lūk. Man vajag uz stundiņu izskriet. Es aizbraukšu uz slimnīcu. Es pēc stundas būšu atpakaļ. Tu piezvani un pasaki. Nē, es pati viņam acīs gribu paskatīties, cik ilgi viņš man vazās aiz deguna. Tā, ja Marta zvana, tad saka, es esmu kaut kur tepat netālu. Lūdzu, bez panikas.
Nu, čau! Labi, kā braucēji iekšā. Kas noticis? Kas noticis? Kaut kas noticis tur? Tu raudāji? Tev tā es visu izstāstīšu. Kas notika? Kas notika? Viens malku ņēma sašāva. Nu. Tā, Silvestre, tev jābrauc uz slimnīcu. Tev jāliek uz operācijas galda. Āgai, nu kāda slimnīca, klāt būs policija, ka visādas runas. Nu. Jā, runās daudz. Tu nenojauti, kas bija šāvējs? Jā, es vakar ar viņu runāju, sadzīves konflikts, sīkumi. Es jau domāju, ka nemierīgie laiki aizgājuši uz neatgriešanos, un šeit tev cilvēks nevar aiziet normāli pēc avīzes. Tad kāds interešu konflikts tur bija? Tēti, patīk to tas vai ne, bet ārsts jau brauc. Pagaidi, bet es taču tev teicu, Kārlis visu Tas tavs ārsts ir uzticams? Mēs negribam neko publiskot. Tas ir mans draudzenes vīrs, viņš taču nav nekāds muļķis. Pārliecinies, lai draudzene neko neuzzina. Nevienam neko nevajag zināt. Jā, mētiņā atsvēja mūs lūdzu uz brīdi divatā. Es nolēmu noriskēt. Kā visi iet uz kazino, nolēmu noriskēt, jā. Bet līdz ko es sapratu, ka krāvi ir, iezīmēti, es atgāju malā. Viņi laikam domāja, ka es viņus esmu nostučījis. Restīvi, es domāju, puišas paņēma pie oriņiem, un viens atskrēja man aptriepties. Bet kāpēc? Kāpēc? Viņi domā, ka es viņus nostučīju. Idioti. Bet ne jau tu viņus nosūdzēji. Ticies, tāpat vien pajautāju. Bet viņa idiotismu dēļ man gandrīz novāc, saprot? Jā. Visi mēs kļūdas dēļ dzimstam, kļūdas dēļ arī mirstam. Es atvainojos, ārsts tūlīt būs klāt. Labi, kā ārsts tad ārsts. Tu saki, ka tēvs bija medībās un tur netīšām sašāvās, ja? Pats savainojās, tīri ierocis, tas izšāva, tā būs mierīgāk. Bet es jau pateicu, ka... Ko? Ka sunis sašāva. Bet es nezināju, ko pateikt. Tas viss tik pēkšņi. Suns tad suns. Ļoti oriģināla versija.
Kur tad ir tas dzīvnieciņš? Redzi, es tev nevarēju teikt visu taisnību. Tas ir mans tētis. Viņam gadījās nelaime. Medībās gadījās nelaime, bet viņš lodi nejūt. Jo, Haidī, tu saproti, ka tā ir krimināla lieta. Man par to būtu jāziņo. Ko tu tagad? Pagaid, pagaid. Saproti, tu taču nevienam nedrīkst teikt, tu saproti. Un galu galā tie ir viņa draugi. Taču neviens negrib nepatikšanu. Lūdzu. Labi. Tēti, tas ir ārsts. Mans draudzenes vīrs Jānis. Advokāts pasaulnieks. Es te skatos, lai manam klientam nebūtu nekādu juridisku seku. Nelaimes gadījums. Pret to neviens nav pasargāts. Manā praksē šāds gadījums ir pirmo reizi. Lodi iegāja, izgāja. Nekas nopietns. Mēs jūs atstāsim divatā. Iesim uz terasi. Kas jūs esat? Silvestrs. Suns. Sapratu. Nu tad apskatīsimies, kas jūs īsti esat par suni. Čau, Margarita! Sveika! Dzirdēju, ka tu nebūsi darbā. Kaut kas ir noticis? Varbūt tev ir ciemiņi? Nē, es saslimu, man ir temperatūra paaugstināta, tagad vāra zāļu tēju. Tad sanāk, ka tev ciemiņi nav, ja? Kādi ciemiņi? Kādi ciemiņi? Es taču jau teicu, esmu slīma, viss. Labi, man tagad nav laika runāt, es tev pārzvanīšu. Čau! Maita! Ciemiņi viņai nav maita! Kāpēc ir riebīga? Smēķē? Nezināju, ka esi atsācis. Jā, atmetu. Bet, kad sākas tādas neiedzības, neizturēju. Paklausies, tēvs tiešām ir lielā ķezā? Viņš tev stāsta visu patiesību. Viņš taču man neko nestāsta. Nestāsta. Ja īsumā biznesā nepaveicās. Kompanjoni saprata, ka Silvestrs vainīgs, sadomāja pārmācīt. Atko, tik mierīgs rīts bija. Ko jūs tagad darīsiet? Meklēsim to cilvēku, kas šāva. Viņš vienreiz nevar sākt dzīvot mierīgi, nē. Nē. Kamēr neatradīsim to cilvēku, mierīgi nedzīvosim. Vajag taču cilvēkam paskaidrot, ka viņš kļūdījies. Es taču iedevu pretsāpīt. Nu? Nē, es normāli nekas. Patiesību sakot, skramba vien jau tā ir. Tu jau tā lieta. Pēc pāris nedēļām skriesiet ātrāk par jebkuru suni. Neticēsi, es arī nespēju noticēt. Es pat uz īstu brīdi zaudēju samaņu. Kas noticis tev? Tu zini, uz kurien mans vīrs aizbrauca taisnā ceļā pēc darba? Neuzminēsi. Pie Margaritas. Ko tu runā? Nevar būt. Mēs ceļā izmainījāmies pie slimnīcas. Tad es iekāpu mašīnā, es viņam sekoju. Es redzēju, kā viņš piebrauc pie viņas mājas. Viņš izkāpa ārā, viņš iegāja viņas mājā ar portfelī, tā kārtīgi. Beidz, nevar būt. Es tev saku! Tavs Jānis pie Margaritas. Jā, ka es tev saku, es taču tagad visu sāku saprast. Tātad viņš nedzīvo nemaz viesnīcā, viņš dzīvo pie viņas. Tas nozīmē, ka viņš no bābas taisnā ceļā pie bābas. Es taču tik daudz gadus nodzīvoju ar savu vīru, izrādās visi, es viņu nepazīstu. Es nepazīstu viņu. Margarita ir slima, varbūt tāpēc aizbraucu. Tad ko tu runā, ar kādu slimību ir jāslimo, lai būtu nepieciešams ķirurgs?
Nu, bet man likās, ka Margarita tev vispār vīrieši nepatīk. Zini, es mēģināju pat pārliecināties. Es viņai piezvanīju, es prasīju, vai viņa gadījumā nav cieta. Glas! Tāda glas! Nu, tad man nav ko teikt vairāk. Nu, viss. Zaudēju vīru, nu arī zaudēšu darbu. Marta, nejauc visu kopā. Tas jau tā kā būtu par daudz. Tur savu vīru mīļāko es vienā kabinetā nesēdēju. Uztaisīt tev kafiju. Jā. Ai, telefons. Tā, viss ir kārtībā. Skramba nav dziļa, pēc kādas nedēļas viņš būs vesels un viss būs labi. Paldies. Un par operāciju nevienam ne vārdu. Es sapratu, jā. Man tagad laiks, braukšu. Oi, man patiesībā arī vajag uz darbu. Vajag daudz darāmā. Jā, brauc. Es pieskatīšu slimnieku, jā. Labi, paldies tev. Un atcerieties, jūs šeit nesat. Es sapratu, jā, es sapratu. Labi. Tā, labi. Zvanīt nedrīkstam, noklausās. Bet darīt kaut ko vajag. Nevaram taču gaidīt, kad viņi atnāks iemetīs granātu pa logu. Pagaid. Es zinu, kur tas Arvis slēpjas. Kaut kur viņam taču ir jāslēp. Nu, ļoti labi. Un ja vēl mums būtu tā varoņa fotogrāfija, tad ātri tiktu galā. Fotogrāfija. Ir. Bet no avīzes. Nu, tad, kad šāva vaboli, viņš bija viens no viņiem. Pavisam labi. Ir fotogrāfija. Es fotogrāfiju izdalīšu vīriem. Tu neuztraucies, tie ir uzticami. No privātām drošības struktūrām. Apsērt. Paldies, pārsaka viņiem, lai viņi nesatrauc. Nu, taču mēs parādā nepaliksim. Un kāda runa, Silvestra? Arhīvi ir tur. Jā, nu, fotogrāfija ir no avīzes. Tās nekas. Galvenais, lai sanāk viņu atpazīt, tad atradīsim to tarakānu. Sveiks, meitenes. Ko tu te dari? Tu teici, ka tu esi slima. Es iedzeru zāles, palika labāk. Ak, tad jau tik ātri atvesaļojies. Es teicu, ka es zāles iedzeru. Kas noticis? Es nevaru, viņi vēl skatās. Es nesaprotu, kas noticis, Marta, kamēr es te biju prom. Ne viss. Es tāpēc stundīgi vairāk nestrādāšu. Visi savāc mantas, rakstu atlūgumu, viss pietiek. Vairāk es šeit nestrādāšu. Marta, kas noticis? Hei, ja jūs visi kārties! Paklausies, kas te notika, kamēr es biju prom? Tu man pasaki, kā draudzenei Jānis šodien pie tevis bija? Jānis bija. Kā tu zini? Marta redzēja, kā viņš iegāja pie tevis. Nu, nodomāja, ka, tu pats saproti. Te viņai būs rādījies? Nē. Skaisti. Nerādījās. Nē, protams, ka Marta uzkrīt uz nerviem. Bet tas, ka mēs esam zaudējuši labu darbinieku, lūk, tas ir fakts. Kad Dievs. Nu, ko viņa par mani padomāja? Un kas viņai būtu jādomā? Viņas vīrs aiziet pie tevis pēc darba. Tu slima un tev nav ciemiņa. Kas viņai būtu jādomā? Tev ir taisnība. Pagaidi, es viņai piezvanīšu. Marta, lūdzu, neliec nos klausuli. Nāc atpakaļ, es tev visu paskaidrošu. Nevajag man neko skaidrot. Tu, protams, esi ļoti īsta draudzene. Visi jūs man visi esat līdz kaklam. Pietiek! Lieciet man mierā!
Nolika klausuli, iespītējusies, nav iespējams sarunāties. Parunās ar viņu. Nu, bet ko es viņai teikšu? Es negribu iejaukties. Nu, kā es viņai pateikšu, ka viņas Jānis iet pie tevis? Neiet tas Jānis pie manis, saprot, neiet. Šodien vienu reizi bija pirmo. Es nevaru teikt, tas ir noslēpums, saprot? Lieliski. Nē, pateikt, ka pēc draudzenes vīrs iet pie tevis. Bet viņš tev teica, ka neiet. Būtu samalojis, izdomājis kaut kādu pasaciņu. Vai te grūti ir samalot? Jā. Kaut kā neveikli sanāca. Nu, neko vajadzēs iztikt bez Martas. Tu joko? Darbi ir sadalīti, un mēs divi tā netiksim galā. Nāksies! Protams, ka nāksies. Protams, ka nāksies. Viens aiziet projām, un jāpaliek un jādara viss vienai pašai. Dators arī man ir vecs un visu laiku karās virsū. Visu laiku kā raksta kaut ko tā, kaut kas te pārlec. Neko saprast. Visiem ir traģēdijas. Man arī traģēdija. Pasaulnieks,